par draudzību. Šī ir tā tēma, kura ir, es domāju, svarīga katra cilvēka dzīvē un šķietami vienkārša, bet tik sarežģīta vienlaikus. Kāpēc? Jo dzīve mainās, mēs maināmies, cilvēki apkārt mums mainās, un reizēm šis jautājums tik ļoti aktualizējas, kad ir jāsaprot, ko tagad darīt. Ir kaut kādas lietas, kur draudzības aiziet, ir kaut kādas domas, kuras varbūt gribās izteikt, bet īsti nav kam, vai varbūt pat kauns par to runāt. Šodien runāsim par draudzību. Pievienoju Joannu un sāksim mūsu sarunu. Gribēju teikt labrīt, bet īstenībā jau ir diena. Jā, šodien sanāk nedaudz vēlāk, tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Zin kā, es jau nedaudz pieteicu tēmu par draudzību un ka tā, no vienas puses liekas ļoti vienkārši tēma, jā, par draudzību. Ko tur runāt, jā? Es arī vakar sēdēju un domāju, ko tur runāt? Bet tad es sāku iedziļināties un sapratu, ka šī tēma ir ļoti dziļa un viņa var aktualizēties dažādos dzīves posmos. Un ir arī kaut kādas domas, kuras varbūt skan galvā, bet īsti, nezinu, kauns pateikt, jā, vai kauns atzīties, vai vēl kaut kas. Bet ko tu domā par šo tēmu? Man arī likās sākumā ļoti vienkārši tēma, bet tad es pārdomāju, kā manā dzīvē ir bijis ar draudzībām, kuras es esmu iegūst un kuras, diemžēl, es arī pazaudējusi, un gan savas vainas dēļ, gan cita cilvēka neizpratnes dēļ, un tieši, nezinu, šodien izlasīju Facebookā bija brīnišķīgs raksts par pieaugušo draudzību un sārām, kas mums dažreiz ir, kad draudzība, tā kā pazūd. Un es saprotu, ka tā ir īstenībā ļoti, ļoti liela tēma, un man liekas, ka ļoti sasaucās arī mūsu pagājušās nedēļas tēma par vientulību, ka varbūt mums nav draugu, vai mēs domājam, ka mums nav draugu un ir vientulība, un kad atkal sajust, ka tev ir draugs, kas ir draudzība, un kā mēs to izprotam. Un man liekas, ka Ingai Spriņģē arī nesen bija tieši ieraksts par draudzību, tā kā, jāsaka tā, tad, kad tas jau pieaudzis. Jā. Es kārtējo reizi parunājos ar gudriem cilvēkiem, jā, un paskatījos uz draudzību, tāds, ko tur pētījām, tā, un atradu tādu ļoti interesantu metapētījumu, kas ir metapētījumi, tas ir apkopojums no vairākiem, tur ir 146 pētījumi apskatīti, un ir tiešā korelācija, respektīvi, ja cilvēkam ir draudzība dzīve, tad cilvēks gan ir laimīgāks, gan dzīvo labbūtīgāk, gan arī ilgāk, kas ir interesanti. Jā, tās izdzīvošanas un dzīvošanas spējas, viņas palielinās, un arī, ko vēl es atradu, tad, draudzība, zin kā, šobrīd šķiet 1000 sekotāju Instagramā, jā, ik pa brīdim es ar kādu sarakstos vai vēl kaut ko. Bet kas ir īstā draudzība, ko tiešām varētu uzskatīt par draudzību, par tām tuvām attiecībām? Un, ja tev vajadzētu kaut kādā veidā, nezinu, saranžēt draudzības, kas būtu tavas gradācijas? Jā, brīnišķīgs jautājums. Man pirmais, kas ienāca prātā, man visaugstākā draudzības forma ir tad, kad es varu sēdēt blakus cilvēkam un man nav jārunā, bet mēs esam uz viena viļņa, tā sajūta, ka mani saprot. Man, laikam, dzīvē ir palaimējusi, un man māsa ir mans labākais draugs, un es atceros vienu tādu epizodi, mēs ar viņu sēžam pie viņas virtuvē, un neko nerunājam baigi. Tā kā sēžam, un ienāk viņas vīrs, saka, ko jūs sēžat, kas notiek, satiek, mēs tā kā, nē, mums tā kā viss ir labi, jā, tā kā man liekas, draudzības augstākā pakāpe, ka tu vari būt blakus, pat nerunājot, bet tu esi blakus, pa īstam blakus, tā kā nevis mindful, bet mindfulness, tas, man liekas, ir. Otrs ir, kad ar draugiem ir sarunas, kuras tu vari nefiltrēt. Respektīvi, tu runā tā, kā tu runā, izsaki skaļi domas, un tas, ko mēs šobrīd šeit darām, arī ir tās par draudzību skaļi runāt. Tikai mēs to darām publiski pie tā vēl jauni profesionāli, bet ja es ar cilvēku, kuru saku, viņš ir draugs, varu runāt un teikt, es domāju šitā, tagad man ir šitā, es tur, nezinu, priecājos, baidos, un man nav filtrs, kā tu izskatīsies, vai tu mani sapratīs, vai tu nesapratīs vēl kaut kas. Tā, man liekas, ir vēl viena lieta, un, man liekas, trešā lieta draudzībā ir, ka ir
tomēr kopīgas vērtības un intereses, nu, kaut ko vai nu kopā padarīt, vai satikties, vai pārrunāt, nu, ka tā kopīga aktivitāte fokus tomēr, nu, tā kā vismaz paralēls, ja ne cieši, tad vismaz paralēli kaut kādās aktivitātēs. Jā. Un man gribās vēl pielikt, zin, kādu kategoriju, tādu profesionālu draudzību. Starp citu, Galapku 12 pētījumā ir tāds jautājums, kurš, nu, kad es dodu viņu komandām, ļoti bieži izraisa pretestību. Jautājums skan šādi: vai tev darbā ir īsts draugs? Un tad visi darbs ir darbs, privātā dzīve ir privātā dzīve. Nu, un sāks visi šie varianti. Bet tas pētījums, viņš nav, un tā anketa nav no debesīm ņemta. Patiesībā draugs darbā paaugstina drošības līmeni, miedarbību, produktivitāti, un tur ļoti, ļoti daudz labumu un ciparu pamatotu labumu. Tā kā profesionāla draudzība, ja, kura iespējams ir šobrīd, varbūt viņa nav tik dziļā pakāpē, kā tu saki, tur sēdēt blakus un būt uz viena viļņa, bet viņa ir šeit un tagad, un arī tā varbūt pat ar izpratni, ar apziņu, ka varbūt tur mūsu ceļiem pašķiroties šī draudzība arī nepaliks. Varbūt paliks, varbūt nē. Nu, kas to lai zina? Vai arī es skatos, piemēram, to jēdzienu es aizņēmos no Tatjanas. Viņa kaut kā vienā kursā viņa teica, nu, ko profesionālās draudzenes. Ja? Draudzība, kas veidojas mācību laikā. Un tas nav par katru dienu komunicēt pēc tam, ja tas ir par satiekoties reizi gadā ļoti sirsnīgi parunāt, ja, kā tev iet, kas jauns, kas mainījās un tā tālāk. Tā kā man gribētu tos pielikt vēl tādu profesionālo draudzību. To es viennozīmīgi atbalstu, un es domāju, arī profesionālā draudzība ir vairāk ar šķautnes. Viens ir, ka tā ir profesionāla draudzība, kur mēs esam kopā izrāduši pudu sāls darbā par kaut kādu tēmu un sajūtam to atbalstu, sirds siltumu, uzticēšanos un visu pārējo. Tas ir viens tās, un ir profesionāla draudzība, kad mēs esam kaut ko kopīgi izdarījuši, un tad mēs saprotam, ka mums ir pa ceļam kopīgas vērtības un mērķi, un tad mēs turpinām veidot to draudzību. Un kā saki, man jāsaka tā, no visām manām daudzām darba vietām, man ir cilvēki, kas joprojām ir kopā ar mani, un ir, kur draudzība beidzās principā līdz es aizgāju projām. Kādreiz es baigi par to pārdzīvu, likās, nodevība, mani vairs neatcerās, bet es saprotu, ka, katrai draudzībai īstenībā arī ir savs sākums un beigas. Protams, mēs varam priecāties par tādām ilgtermiņa draudzībām, nezinu, tur 10 gadi vairāk. Ir pat tās teiciens, ja tev ir draugs, kur vairāk par 7 gadi, tas ir tavs ģimenes loceklis jau, tas vairs pat nav draudzība, tas ir citā līmenī. Bet es domāju, mums katram jāapzinās, ka mēs mainoties, mums mainās arī tie uzskati, arī vērtības, kas tad ir draudzība, kā mēs viens ar otru iedarbojamies, cik mēs bieži gribam un kā mēs gribam. Un, zini, tas, ko rakstu šodien lasīju, ka kā bērnībā veidojas draudzība. Viena sēta, un mēs kaut ko darām kopā, lai ir jautri un forši un tā, un tad jau tur pusauģu gados ir kopīgi, sirds pārdzīvojumi, nezinu, tur sports, dejas, kas kuram matemātika, šaks un tā tālāk. Ja ir augstskola, kur mēs satiekamies un atkal ir kaut kādas kopīgas intereses vai izdzīvošanas režīms, tam pie tā trakā profesori jāizdzīvo, tad mēs apvienojamies un tur veidas atkal tā uzticēšanās. Un tad ir tās darbs, tā darba draudzība, kur līdzīga kā visiepriekšējā. Bet atšķirībā no bērnības, kur mēs neko negaidījām un neprasījām no draugiem, vienkārši, tu esi pagalmā, esi forši, čau, tā kā tu neesi, neesi, tad ejam. Un mēs kā pieaugušie, tomēr mums ir kaut kādas jau prasības pret draudzību. Un te ir svarīgi saprast, kas ir tās manas prasības, ko es sagaidu no drauga un ko es došu tam draugam. Protams, tā kā es aizēju kā biznesa valodā, bet šobrīd tāda pasaule ir, ka mēs domājam, ko mēs dodam, ko mēs saņemam. Jā, bet zini kā, tas ir, man šķiet, tā ir tā lieta, par kuru cilvēki arī varbūt izvairās vai kautrējas runāt, kad mēs esam egoistiskas būtnes, mēs esam savutīgi, un arī draudzība mums ir priekš kaut kam. Jā, atbildot sev uz jautājumu, cilvēki, kurus es uzskatu par draugiem, ar kādu nolūku viņi ir manā dzīvē, kādu labumu viņi sniedz man. Un reizēm šķiet, kāds labums, šķiet draugs, tur ir jābūt nesautīgām attiecībām, nezinu, tur un tā tālāk. Bet padomājiet, tad, kad draudzības izjūg,
parasti viņas izjūg tad, kad nu, tas, ko es gribu, jā, apzināti vai neapzināti, es vairs nesaņemu, vai es saņemu kaut ko pretējo. Jā, un tas ir par to atkal līdzsvaru un tādām lietām. Man liekas, no tāda skatu punkta ļoti neromantiski, jā, priekš kam man ir šis draugs. Man šķiet, ka tas ir tāds, nu, nedaudz tabū, manuprāt, jā, jo tas, nu, tāda, nevis komercializēt, jā, bet noņem to romantikas plīvuru no draudzības. Kā tu domā? Zini, es laikam padalīšos ar vienu savu stāstu, par kuru joprojām man ir skumjas, ka man vairs nav šīs draudzenes īstenībā, bet stāsts ir par manu iesaisti atbildību un kā mēs pie tā nonācām, ka mēs vairs neesam draudzenes. Un tas ir stāsts ar 15 gadu vecu vēsturi, bet skumjas man joprojām ir par to. Man tiešām bija fantastiska draudzene, mēs kopā braucām, ceļojām un visu pārējo, un likās, nu, tā kā pilnīgi uz viena viļņa esam. Un tad viņas dzīvē bija pāris sarežģījumi darbā. Nu, tā kā. Un es, protams, labu gribot mācoties coachingu. Es vienkārši atbalstīju savu draugu, bet uzdevu coachinga jautājumus. Nu, kā tev šķiet, kas varētu būt? Un viņa, nu, tā kā sākumā samulsa, tad viņa iestājās dusmas, pretestība, un tad viņa man izslēdza no savas dzīves vienkārši. Tu vairs neesi šeit. Un likās, nu kā tā, mums taču bija vairāku gadu draudzība. Mums tā kā reāli bijām uz viena viļņa, un tā kā riktīgi sirds draudzene, viena otrai visu stāstījām un visu. Nu neko, un, nu, ja neiet uz komunikāciju, nu, ko es varu izdarīt? Es arī neeju uz komunikāciju. Un, nekam pagāja 5 gadi pēc tā notikuma, redzu, viņš joprojām man ir diezgan dzīvs. Es turpināju mācīties coachingu un sapratu, ka nevajag cilvēkiem uzbalsties ar saviem padomiem un palīdzību, ja viņi tev neprasa. Ja? Un draudzībā, ja tev neprasa padomu un palīdzību, tad esi vienkārši blakus, nevis saki, varbūt varētu dabūt. Un es domāju, ka man taču jāpaprasa, nu kas īstenībā notika? Nu kāpēc man izslēdza vienkārši 3 ziņās no dzīves? Un es saņemu drosmi, es teikšu, man tas prasīja pusgadu, es par to protestēju, es to domāju, un beigās tas Facebookā uzrakstīja. Un tā atbilde mani nošokē, ka mana superīgā draudzene, viņa uzrakstīja, ka, nu, jā, viņa sākumā riktīgi mani sadusmojās, un tā pirmā reakcija bija, nu, tā kā, ej, tu dirsti tur, kur lapas birst, kāpēc tu lien manā dzīvē, un tieši tādā veidā nevis mani atbalsta. Pēc pusgada viņa saprata, ka īstenībā man bija taisnība ar jautājumiem, ka, nu, tā kā, jo es biju ieslēgus profesionālismu, bet tad viņa jau bija kauns man uzrakstīt. Un man tiešām ir skumji un žēl, ka mūsu draudzība neatjaunojās. Droši vien ne man pietika drosmes, ne viņai līdz galam pietika drosmes. Mēs katrs esam nenormāli mainījušās, kā cilvēki, esam augušas un katra gājuši savu ceļu. Bet šis notikums manā dzīvē parādīja, ka, ja es esmu draugs, tad krīzes situācijās būtu forši, būtu vienkārši atbalsts. Tas ir stabs, kurš stāv, un tad pie tevis var atspiesties, tevi var apķert, jā, bet tu neesi lampa, kas jau spīdina virsū un vēl uz kaut ko. Un tāpēc man šķiet, ka tad, kad mēs runājam par to romantizēšanas noņemšanu, tad draudzība tiešām ir par to, nu, kā mēs miedarbojamies. Un tā ir komunikācija, tās ir vērtības, tā ir arī emocionālā inteligence. Kā es spēju panest to, ko man otrs saka, vai es spēju paņemt vai nespēju paņemt. Vai es spēju godīgi arī pateikt tam visam. Tā kā, ja noņemam romantizēto plīvuru par draudzību, tad apakšā ir bāzes komunikācija, ko mēs mācām arī biznesa treniņos par to, kādā veidā mēs komunicējam. Vienkārši mūsu draugi ir tie, kuri paņem daudz vairāk nekā varbūt profesionālā vidē un atļauj mums daudz vairāk izpausties. Bet ja mēs nākam, nu, tā kā ar savu viedokli, jā, tad mēs varam īstenībā pazaudēt tos draugus. Nu jā, un tad sanāk, ka tas, nu, ko es gribu, jā, vai ko es sagaidu no šīs draudzības, tas ir appusējs jautājums, un ir vērts jau tavs piemērs ļoti labi parāda, kad tu labu gribēdama, jā, vienkārši nepadomāji par to, ko cilvēks no tevis patiesībā sagaida, jā, tajā konkrētajā brīdī. Un ar draudzību man šķiet, ka arī kurām attiecībām ir, nu, tev bija taisnība, ja, bet tas nenozīmē, ka tas noveda tur, kur vajadzēja. Ja. Respektīvi, padomāt, pat es to labu gribēdams, vai es iedošu tam cilvēkam to, kas viņam šeit un tagad patiesībā ir vajadzīgs.
Un šeit paturpinot par šo, tad arī gribētos pieminēt to līdzsvaru. Ja mēs runājam par draudzību kā par attiecībām, tad tā lieta, par kuru arī ik pa brīdim sanāk aizdomāties, ja, kur ir tas līdzsvars, cik es dodu un cik es saņemu pretīm. Te ir jābūt līdzsveram, ja, un mēs nevaram dot vairāk nekā cilvēks var procesēt, un arī mums ir jāsaņem to, ko mēs sagaidām. Ja, un šeit mēs varam vienkārši padomāt, kur tas līdzsvars var būt izjūg, un katram tur būs savs unikāls un iespējams te pat ir kaut kādā veidā jāvienojas. Ja. Es, piemēram, es neesmu tāds baigi biežās komunikācijas cilvēks, bet man ar vienu draudzeni, mums ir tāds nerakstītais likums, mums reizi nedēļā ir jāsazvanās. Jā, reizi nedēļā. Tur asins pa degunu reizi nedēļā ir jāsazvanās. Bet atkal par kvalitāti iet runa. Tas ir sazvanās un velta uzmanību tai sārunai, nevis skrienot vai, nezinu, taisot ēst vai vēl paralēli ar kādu runājot, jā, bet apsēžoties uz dīvānu un veltot tos 20-30 minūtes, nedalītu uzmanību. Man liekas, ka tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Reizēm mēs gaidām kaut ko no cilvēkiem, to, ko mēs paši nedodam pretī. Vakardien tieši vadīju nodarbību, kur man ir tās brīnišķīgs slaids par partnerību. Partnerība ir kopīgs fokus un vienošanās. Un partnerības viens no noteikumiem, ka man skaļi ir jāpasaka tas, ko es gribu. Un partnerības otrs noteikums ir, ka es negaidu, ka tu iedosi man to, ko es gribu. Bet lai es, vismaz man būtu cerība dabūt, ko es gribu un būtu godīgs, tad man skaļi ir jāpasaka. Un, protams, ka bērnībā mēs to nedaram, jaunībā mēs to nedaram, bet ja mēs tomēr runājam par cilvēkiem, kuri veido draudzības, 30, 40, 50, 60 un uz priekšu, tad tomēr tas tāds briedums ir. Man ir jāpasaka, kāda veida draudzības gribu. Piemēram, tavs piemērs, tad jums ir draudzene, ir reizi nedēļā tāds rituāls sazvanīties. Man ar vienu draudzeni ir reizi 3 mēnešus, mēs ejam uz restorānu. Mēs pa vidu varam nesarakstīties, bet mēs ejam un tad runājam. Tad ar citiem draugiem atkal ir kaut kur braukt, kaut kādas aktivitātes kopīgas, jā, tur, skrējieni, stirnu buki, tur, pasaules biatlona čempionāti un tādā. Bet tas ir, par to, ka tā ir partnerība, kurā es pasaku, ko es gribu, negaidu, ka man to visi iedos, bet es esmu gatavs būt, miedarbībā. Un tās draudzības izpausmes var būt dažādas. Varbūt kāds tiekas reizi gadā, kapusvētkos, jā, kā Latgalē pieņem. Satiekas, parunājas, pāēd iedzer un brauc mājās, jā. Un iespējams ir draudzības, kur WhatsApp čats iet katru dienu vaļā. Jā, tā kā tur ļoti daudz izpausmes ir. Un nav pareizās formulas, bet ir jāatrod savējā, kā es gribu. Jo, piemēram, ja man būtu draudzene, kas man raksta katru dienu, mēs droši vien draudzētos 1 mēnesi tikai. Nav tā kā es nebūtu gatava katrai dienai ļoti intensīvai komunikācijai, bet citiem atkal tas ir super ok, bet par to ir jārunā. Jā, bet zin kā, šeit drosme pateikt, man arī ir pāris draugi ar tendenci kaut kādu kaķu video atsūtīt, ja? Es vienkārši pateicu, nevajag man šo, tā kā lūdzu, nē, mēs vienkārši, mēs sabojāsim draudzību, jo man sākas šitie tiki katru reizi, kad man kaut kādu stulbu video atsūta, ja? Līdz ar to, vienkārši nevajag tā darīt, ja? Nevajag man sūtīt video katru dienu vai kaut kādus emoji vai bildīts, ja? Un viss, un tā drosmi pateikt, un par to drosmi atkal, ir cilvēki, jā, varbūt pieaugušie cilvēki reti par to runā, bet es pieļauju, ka dažiem cilvēkiem ir aktuāls jautājums, ka, piemēram, man nav draugu, jā, vai arī ir situācijas, kad, piemēram, tur, 2 cilvēki apprecās un viņi tur tā ieiet viens otrā, bet, statistika ir skarba, 50% pāru varētu izšķirties, ja? Un kādam tā arī gadās. Un tā dzīve, kas ir būvēta, piemēram, 10-15 gadus, draugi ir pazaudēti, jā, katram ir savu dzīve, un cilvēks paliek viens. Jā. Labi, nerunāsim tagad par vientulību, bet saprotu, ka draugu man nav. Jā, un šādas lietas atkal drosmīgi to sev arī atzīt, un arī, piemēram, ja
gadās kaut kur cilvēks, kurš iet pie sirds, ar kuru varētu izveidot, nu, kaut vai profesionālu draudzību. Un tā drosme spērt pirmo soli, nevis būt tajā upuru pozīcijā, zin, kā tagad dodiet man draugus, ja, bet uzaicināt uz kafiju, tur kaut ko parunāties. Nu, tā kā drosme tos spērt, tos soļus kaut kādus. Jā, un zini kā, jā, tas arī šodien, ko lasīju, ka, nu, teiksim, par romantiskām attiecībām mums ir baigi daudz publiski algoritmi, tā kā tur tev iepatīkas, tad tu tur flirtē, tad tur šitā matiņas, tur lūpiņas, tur vēl kaut ko, tad tur kaut kur uzaicini, un tad tur notiek viss process, un tad ir, un par šķiršanās procesu arī par romantizētām attiecībām ir super daudz piemēru. Bet ja mēs paskatītos, cik, piemēram, ir mākslas filmas par draudzību, kā veidot draudzību un kā viņi noturās. Vai, nu, tie, kuri zina, piemēram, mākslas filmas, iesaku likt šeit čatā kaut kur, lai mēs iepazītu mākslas filmas tiešām par draudzību. Nevis par mīlestību un romantiku, bet tieši par draudzību. Īstenībā nav baigi daudz tādu mākslas darbu vai kultūras darbu par draudzību. Nu, un kā tad, lai es šī brīža, nezinu, pasaules apstākļos atrodu jaunus draugus, un tas prasa drosmi. Vai aiziet uz spēļu vakaru atklāto, vai, nezinu, uz grāmatu klubiņu sameklēt. Sākumā, pirmkārt, jāsameklē droši vien arī internetā. Un pirms 2 gadiem, man liekas, sociālā tīklā Thread bija tieši runa arī par to, ka vajadzētu jaunus draugus, nav kur iepazīties, neviens tagad zaļumbalēs, nu, neiet un nedejo. Un bija viena dāma uztaisījusi milzīgu WhatsApp čatu, kur visi, kuri gribēja, varēja pieteikties. Un tur, nezinu, pāri 1000 cilvēku. Es tur kaut kādu brīdi biju, tad man tas bija par daudz, es izgāju ārā. Bet tas, ko es tur redzēju, ka cilvēki, kuri tiešām iepriekš laikam ir jutušies vientuļi, nav bijusi iespēja komunicēt, viņi tais WhatsApp čatos tur vienkārši gāja vaļā, kurš pamostās, tas raksta, pārējie raksta, es arī pamodos, kur mana krūze, kur vēl kaut kas. Bet tur es redzēju, kā sāk veidoties draudzības, jo viņi pēc tam satikās arī atpusē, jo draudzība tomēr veidos no personiskā kontakta. Draudzība, neveidosies tikai caur ekrānu, ka mēs tur pāris reizes tur parunājam vai vēl kaut kas. Tomēr vajag to personisko rītīgu kontaktu kaut kādā veidā. Tā kā ir iespējas, bet viņas ir jāsāk pašam meklēt, un kā tu teici, jābūt drosmei un apņēmībai spērt pirmo soli, saprotot, ka man vajag tos citus cilvēkus. Man tiešām vajag tos citus cilvēkus. Man vajag draugus, paziņas, profesionālus draugus un profesionālus paziņas logā. Nu jā, un iet, respektīvi, ja es esmu tādā dzīves posmā, kad man vecās draudzības ir kaut kur pazudušas, ja iet ārpus savu burbuļa, tā kā neciest vienatnē un vientulībā, jā, bet iet un meklēt. Es, piemēram, ļoti ar katru reizi, zināt, tādu ļoti lielu saviņojumu skatos coachinga mācībās. Tās ir mācības, kur sanāk cilvēki jau ar līdzīgām vērtībām, uz pašuzaugsmes vērsti, un tur ir ļoti daudz miedarbības. Ja viens no draudzības veidošanās algoritmus ir tāda fokusēta darbība kopā. Ja, mēs kopā bieži kaut ko darām. Un turot visi tie nosacījumi, plus droša vide, ko veido treneri, ja, un kopīgs mērķis, kā tur veidos draudzības. Un es pat teiktu, ka jā, es tev piekrītu, ka klātienes, tas emocionālais fons ir svarīgs, bet ja ir pietiekami bieža komunikācija, tad es redzēju arī fantastiskas draudzības veidojoties online vidē, respektīvi cilvēki 8 mēnešu laikā nereizi nesatiekās, bet viņi paliek draugi. Es šobrīd tieši skatos vienā kursā, kas jau sen ir beidzies. Es vienkārši zinu, ka tās ir studiju biedrenes, un tagad viena ir aizbraukusi pie otras, otra dzīvo Vācijā. Ja? Viņas nekad, acīm redzot, nav satikušās, bet cik gadi pagāja, ja, un tā draudzība turpinās. Tā kā šeit ir par to miedarbību un drosmi iet kaut kur jaunos burbuļos, ja, jau tā sabiedrībā. Jo tomēr, man liekas, mēs tādu bišķiņ ieslodzīti esam savās mājās darbā. Jā, tas ir tas paradoks. Mums ir nenormāli daudz šobrīd iespēju komunicēt. Instagrams, Facebooks, Whatsapps un vēl 1000 dažādas lietas. Bet mēs kļūstam vientuļāki, jo mēs neprotam vairs draudzēties. Jo draudzība tomēr arī ir ieguldījums, arī ir darbs un ar dažādu regularitāti un intensitāti. Ja mēs zinām, darba vidē man tur jāpasaka kolēģim labrīt, labdien, vienalga online vai klātienē, un mēs par to draudzību kaut kā aizmirstam. Un tad mēs paši brīnamies, man nav draugu, bet tas arī īstenībā ir tāds ieguldījums, tās ir attiecības. Draudzība arī ir attiecības, man liekas, tas arī ir jāatcerās. Un vēl viens aspekts ir, ka, visi tādi gudri un visi tur paši par sevi.
Bet mums kā cilvēkiem ir jāatzīst, ka mums ir vajadzīgi citi cilvēki. Mums ir vajadzīgas tās dažādās draudzības, jo ar vienu draugu mēs, nezinu, runāsim par pankūkām, ar otru draugu runāsim par dzīves jēgu, un ar trešo draugu runāsim par ceļojumam, un ar ceturto draugu vispār melni ierēksim par visu pasauli, jā. Arī tā varbūt. Vienkārši man ir tas piemērs, varbūt tu atceries, es pirms, jau Covida beigas, tikai taisīju vienu dzimšanas dienas pasākumu, kur salūdzu visus pēc kārtas, tā kā visi, kur ir atnākt. Un es skatījos, kas ir atnācis. Man bija pārsteigums, cik nenormāli dažādi cilvēki bija atnākuši. Tā kā ar dažiem bija ļoti ciešas saiknes, daži bija tālāki, daži bija tuvāki, un es atceros to spilgto piemēru, viena sieva vispār bija atsūtījusi savu vīru pirmo reizi pie manis ar tekstu, tev ir jānāk ar puķiem uz turien. Viņš pat nezināja, uz kurien viņš nāk, viņš vienkārši atsūtīja. Viņš vienkārši atsūtīja. Un tad tai telpa reāli satikās tie cilvēki, kas mani pazīst ļoti dažādos amplua. Man bija pārsteigums, un viņiem bija pārsteigums. Un tas man iedeva tādu secinājumu, ka tās manas draudzības intereses ļoti dažādas. Varbūt nevienmēr vajag visus aicināt vienā telpā, bet ja saicina vienā telpā, tad var ieraudzīt, es vismaz ieraudzīju savas personības dažādās šķautnes. Tik dažādas esmu ar dažādiem cilvēkiem. Un nav tā, kas ar vieniem esmu labāka vai sliktāka vai nē. Vienkārši esmu dažāda. Ir tas jēdziens par, ja tu gribi pat, iepazīt cilvēku pa īstam, apskaties, kādi ir viņa draugi, un tad tu stāsti, es atceros, es arī vienreiz, bija kaut kāda dzimšanas diena, kad es uzaicināju, dažādas savas draudzenes, un es vienkārši, tajā dzimšanas dienā es sapratu, ka, droši vien es vairs tā nedarīšu, jo viņas ir tik dažādas, un ko tas liecina par mani, es nezinu, ja, bet viņas, kādas komunicēja ļoti labi savā starpā, bet kādas, tā, ka pat vienu otru, un tā kā labāk nesēdēt pie viena galda, Dievs, tas interesanti. Bet, zini ko, vēl viens jautājums, ko es tev gribēju uzdot, man ir arī kaut kādas savas stigmas galvā. Un, piemēram, viena no tām ir, es nevisai ticu draudzībai starp dzimumiem. Es domāju par heteroseksuāliem cilvēkiem, ja, dažāda dzimuma. Ko tu domā? Es vienkārši, man ir draugi vīrieši. Jā. Un nevis, viena mēnesi draugi vīrieši, bet, tiešām jau varētu teikt vairākus gadus. Tāpēc es zinu, ka var pastāvēt draudzība, bet tā ir tas ļoti būtisks moments, ka gan es, gan, piemēram, vīrietis, mēs viens uz otru skatāmies bez jebkādas seksuālas iekāres vai intereses. Respektīvi, tur ir nulle, jā. Bet, piemēram, tur ir interese par kaut kādiem profesionāliem jautājumiem vai tur par privātiem kaut kādiem, tur dzīves jautājumiem. Bet tā draudzība, viņa var pastāvēt, bet tur ir jābūt ļoti skaidram, ka ne no vienas, ne no otras puses tas nav. Un mums ir ļoti dažādas arī seksuālās intereses, būsim godīgi. Un tad, ja man pret to cilvēku nav seksuālās intereses, iekāres vai kaut kādu tur fantāziju, tad tā draudzība var pastāvēt. Tas ir tāds triki, jo man ir bijis, protams, arī, kur liekas, ka ir draudzība, pēc tam saprotu, varbūt tomēr varētu vairāk, un līdz ko varētu vairāk vai mazāk, un otra pusē atkal to negrib, bet parasti tas izjūg. Bet man praksē ir, kur man ir draudzības, un tās ir ļoti bagātinošas. Jā, tās ir ļoti bagātinošas. Bet tad, kad mums kaut kāda draudzība jau kaut kāds laiks bija pagājis, es īstenībā arī par šo jautājumu domāju, ka rekā izrādās, ka var arī šādi būt. Bet es domāju, tas ļoti individuāli ir atkarīgs no cilvēka, kas ir pretī, un no paša intereses, apzinātības, arī ģimenes stāvokļa, savas personīgā emocionālā stāvokļa. Ļoti daudz faktoru ir iekšā. Tad stigma paliek vienkārši stigma, un vienkārši man nav paveicies, jā, varbūt, jo man šķiet, man ir tāda viegla skaudība uz šo, jo man šķiet, ka tas ir tiešām ļoti bagātinoša draudzība, jo tomēr tas domāšanas veids, kā mēs skatāmies uz dzīvi, dažādi, jā, un baigi forši. Nē, man ir bijušas profesionāls draudzības, jā, tur darba laikā, piemēram, tad, kad mēs kopā strādājam, bet tā, lai viņas paliktu uz ilgāku laiku, nē. Vēl jautājums man ir par es vienkārši domāju, par ko vēl cilvēki nerunā vai kautrēs runāt, vai, teiksim, tās lietas, kas varētu sagādāt bēdiņu kaut kādu galvā.
Jo vecāka es kļūstu, ja, jo vairāk es saprotu un arī saskaros ar situācijām, kad, piemēram, ir bijušas ilgas draudzības, un tu viņās vairāk tā kā nejūties. Jā. Es nerunāju par situācijām, kā piemēram to aprakstīju. Man arī ir tāda situācija, ka draudzība izjuka vienkārši neizpratnes, jā, tur un tādu emociju ziņā, jā, un es esmu tas cilvēks, kas pārtrauca šo draudzību, jā, es vairs neesmu gatava. Bet reizēm tur it kā nav nekas tāds. Nav pamata pārtraukt draudzību, jā, vai nav pamata to iznīcināt, bet tu nejūties vairāk labi. Un man šķiet, ka tā ir tā tēma, par kuru cilvēki atkal neatzīstās reizēm pat sev atzīties un velk tās attiecības gadiem, bet jebkuras attiecības, kā tu jau minēji pirms tam, tas ir ieguldījums. Ja? Bet ja es ieguldos kaut kur man ir grūti ieguldīties, vai daru to ķeksīšu dēļ, vai nezinu, kaut kādu atmiņu dēļ, tad es sevi pasmeļu tur, kur nevajag. Tā ir. Šis ir tiešām stāsts, kā atkal atgriezīšos pie tā, ka par romantiskajām attiecībām ir ļoti daudz piemēru, kā pārtraukt un saprast, ka viss ir beidzies. Ja tur internetā klausīt 5 pazīmes, kad jūsu attiecības ir beigušās, vai 5 pazīmes, kad jāatprājam. Bet es nezinu, vai mēs kaut kur vispār internetā varam atrast tādu rakstu 5 pazīmes, kad draudzība ir beigusies. Tā kā zināt, kad mana draudzība ir beigusies? Un šeit ir tāds detektīva izmeklēšanas, kad es nejūtos labi, vai mēs nekomunicējam, vai mums ir jau var just domstarpības, dusmas, piemēram, vai aizkaitinājums parādās, vai, piemēram, kad zvana draugs, es neceļu. Visu laiku esmu aizņemts, jā. Ir kaut kādas droši vien pazīmes. Un šeit man šķiet, ka visgrūtākais ir atzīt, ka mēs esam jau vairs tik atšķirīgi, ja mēs varam palikt labi paziņas, bet mēs vairs neesam kategorijā draugi. Man liekas, tas ir visgrūtākais iekšēji pateikt, ja piemēram tā draudzības, nezinu, 5 un vairāk gadus ir bijusi, jā, tad liekas, ka es varbūt sevi aizvainoju, man ir kauns, varbūt tas ir slikts cilvēks, kā tā, tu taču pretī ir labs cilvēks, un es tagad pasaku, ka mums draudzība ir beigas. Bet nav jau tā, ka kāds, piemēram, sateiks, ka es ļoti atvainojos, Jāna, bet mūsu draudzība ir beigas, jo es esmu mainījusies, un tāpēc mēs vairs nevaram būt draugi. Es atvainojos, tas būtu tādā jā, ka es vienkārši tādā bet otrs būs ļoti skaidri noteikumi. Un parasti tas ir tā kā straudiņš, kas izsīkst, un tad mazāk un mazāk runā un tiekās, un izvairīšanās kļūst lielāka un lielāka. Ja mēs runātu par atbildīgo pieaugušo pasauli, tad tiešām būtu zvans. Es sapratu, tā kā cieņpilnība, bla, 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 viss ir skaidrs. Bet ja to nepasaka, tad tas tā kā izsīkst, viņš ir te pakaustī sēž. Jā. Vai ne? Un ko ar to darīt? Un tad ir iekšējais cērošanas laiks, par kuru, man liekas, vispār nekur nerunā, ka izbeidzoties draudzībai, vienalga no kuras puses, ir cēru un skumju laiks, atvedīšanās laiks, ka tas cilvēks vairs nav manā dzīvē tajā lomā, kurā viņš bija. Un kā mēs vispār pavadām savus draugus un atvedamies cērot, kad ir beigusies draudzība? Vai mēs vispār apzināmies to un ļaujamies tam? Tā kā tas ir mans lielais jautājums arī man pašai, redz, es stāstīju par to vienu gadījumu, un es joprojām zinu, ka man ir skumju laiks. Ja tas ir bijis kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs. Protams, es to šobrīd pārvaldu, bet kādreiz tur caur dusmām, aizvainojumu, kaunos, visu kaut kam izgāju cauri. Tā kā, es domāju, man pazīme ir, ka cilvēks sāks viens no otru izvairīties, tā kā klusiņām, nemanot, ir aizņemtāki, jā, tur tās skaistās atrunas, man nav laika, pizvanīšu vēlāk, es esmu tik aizņemts darbā, kaut kad satiksimies, kad būs brīvāks laiks, sazvanīsimies. Šīs laiks vispār nekad nepienāk, reāli, tā kā brīvāks laiks. Es domāju, tās ir tās pazīmes, bet tā pašā laikā, ja mēs esam pietiekami godīgi, tad, sev pateikt, ka jā, piemēram, tas ir beidzies. Un tad izsērot, sevi izsērot to, jā. Neprasot to vairs no drauga, bet īstenībā caur sevi izlaišot. Kā tev šķiet, kādi vēl jautājumi attiecībā uz draudzību vai par draudzību vai jebkas, kas varētu būt, aktuāls un... Vai es esmu labs draugs? Piemēram, vai tas ir labs draugs šobrīd? Un kas ir labs draugs, piemēram? Un es domāju, ka katram ir sava atbilde. Dažiem labs draugs ir aizdos piecīti, dažiem labs draugs atbrauks nakts laikā, kad ir kaut kāds ČP noticis, dažiem labs draugs, kurš man uzklausīs stundu. Bet kas es esmu kā labs draugs? Ko es esmu gatavs iedot, piemēram, draudzībā? Jā? Kad es jūtos, ka es esmu labs draugs, un kad es jūtos, ka es esmu slikts draugs?
Jā, man liekas, ka tās ir tāds arī liels jautājums sev, ka, halo, tagad draudzībā, nu, tā ir laba vai slikta draudzība, tā viņa paņem vai nepaņem. Vai, piemēram, atceros tos skolas laikus, man, jāsaka, tā pirmā mīlestība bija no pilnīgi cita sociālā slāņa. Nu, tā kā es biju no tādas situētākas ģimenes ciematā un Džeks, nu, tāds, nu, pilnīgi no citas slāņa. Un tad bija stāsts par tām attiecībām un draudzību. Vai nav gadījumā apkaunojums manai ģimenei, pazemojums, jo mums draugi arī nāk no dažādiem sociāliem slāņiem, nezinu, no dažādiem amatiem, no dažādām kultūrām. Vai nav tā, ka mēs dažus draugus slepjam, jums ir kauns, piemēram? Varbūt arī tas ir jautājums, vai es kaunos no tā, ka man ir šāds draugs, vai es esmu gatavs pasaulē pateikt, ka šis ir mans draugs, mums ir tāda draudzība. Un tad mēs varam dažādas reakcijas dabūt, piemēram, forši, ka tev ir tāds draugs, vai nu nezinu, gan, kas tev tur tas par tādu draudziņu, jūs taču esat tik dažādi, jā. Vai, piemēram, ienākumu līmenis draudzībā. Tas arī tas, par ko nevienmēr runā, jā. Cik tu pelni, cik es pelnu. Varbūt mēs pelnam nenormāli dažādi. Un viens jūtas labi, un otrs jūtas arī labi, bet ir arī reizes, kur sākam skatīties viens otram aciņos. Un tas arī var gan izjaukt draudzību, gan viņu padarīt stiprāku. Un kad tad man tam draugam palīdzēt? Un, man liekas, tas ir viens liels jautājums. Draudzība ir atbalsts. Bet kad un kā man tam draugam palīdzēt? Viņš kad prasa, vai kad es tā kā iedomājos, ka viņam vajadzētu palīdzēt, jā? Vai man uzspiest to savu palīdzību, jā? Vai tieši otrādi klusiņām gaidīt, bet tur ir tik daudz rezultātu, kas var būt, jā? Dažreiz mēs nespējam pateikt, ka mums vajag to palīdzību. Un kā man kā draugam saprast, kad es esmu vajadzīgs tam savam draugam? Tā kā, nu, tu man pajautā jautājumus, es teiktu, viņus nobēru, droši vien par katru varētu vēl atsevišķi. Jā. Bet zini, ko es iedomājos? Es iedomājos par to, kad vēl viena tēma, kas notiek ar draudzību, tad, kad kaut kas mainās. Ja? Ne tikai tad, kad mēs uzreiz esam, nezinu, dažādos sabiedrības slāņos vai burbuļos vai ienākumu līmeņos. Tur kaut kā man šķiet, tur jau sākotnēji tu pielāgojies. Ja? Tur tu saproti, kur varbūt tu vari, kur nevajag, kur ir tās robežas. Ja? Bet kas notiek, piemēram, ja dzīvē, un es pieļauju, ka daži cilvēki tāpat kā ar attiecībām, ja, jo tās ir attiecības, un draudzība reizēm ir tikpat svarīga kā partnerattiecības, kā laulība, ja, piemēram, nu, iekšēji emociju ziņā, un es pieļauju, ka ik pa brīdim cilvēki arī šādā veidā sevi stopē kaut ko sasniegt vai aiziet uz, nezinu, kaut kādu jaunu karjeras līmeni vai vēl kaut ko, jo kas notiks ar draudzībām? Ja, kas notiks ar draudzībām no manā iepriekšējā burbuļa. Es iepriekšējā video jau minēju, ir tāds vientulīgs jēdziens sociālā nāve. Ja, tad, kad mēs pārējam no viena sava dzīves līmeņa, vienalga vai no garīgā, vai no materiālā, finansiālā, no viena līmeņa uz otru. Ja, tad, kad mēs lecam kaut kur daudz augstāk nekā mēs bijām, tad iepriekšējās draudzības jūg, jā, jo cilvēki vairs nesaprot, vai sāk izskaudība, vai nosodījums, jā, un visiem ir dažādi viedokļi, un visiem ir vieta būt. Jaunie vēl nepieņem, jo tu varbūt gribi draudzēties, lai tev ir sakari, ja tev ir nolūks, nezinu, tur iekļūt kaut kur vai uzzināt kaut ko, viņiem tu priekškam. Ja, tā kā ar kādu nolūku, ja, un neveidojas tās. Es domāju, ka cilvēki tā kā apzināti vai neapzināti reizēm arī baidās no tādām situācijām un diezgan neapzināti sevi bremzē, ja, jo draudzības var jukt, un es skatos, un gan mācību laikā, piemēram, ja, tad, kad cilvēki iet pašizaugsmē, tur daudz draudzību pazūd. Daudz, tiešām daudz. Jo vienkārši mēs vairs neesam uz viena viļņa. Un nav tā, ka tur viens ir labāks, otrs ir sliktāks. Absolūti nē. Ja vienkārši aiziet tie domāšanas ceļiņi dažādos virzienos. Tev ir taisnība, jā. Zin kā, es vēl domāju, tas ir arī mums sabiedrībā kaut kāds spiediens, kas ir tas, ko dara draugi kopā vai nedara kopā, un cik daudz cilvēku parāda tās savas draudzības. Jā, ja mēs skatāmies sociālās mēdījus, tad mēs redzam visādas kopīgas aktivitātes, kuras skrien, kuri lec, jā, bet
Vai mēs redzam daudz ierakstus, ka es kopā ar draugiem to darīju. Parasti ir kaut kādas interešu klubiņi, grupiņas. Un šitas, tagad skaļi runāju un domāju, ka tas aizved pie tā, ka varbūt es dažreiz pat neapzinās, ka viņiem ir izveidojusies draudzība. Es vēl joprojām domāju, ka tas ir interešu klubiņš, kurus tur aizēja, kaut ko padara, bet īstenībā tur apakšā ir draudzība, jo kamēr tu runāji, sapratu vienu lietu, ka draudzība ir ļoti par lojalitāti. Lojalitāte ir uzticēšanās kādam cilvēkam, grupai, idejām un vērtībām. Un ja, piemēram, man mainās uzticēšanās līmenis vai tur tās vērtības, tad skaidrs, ka tā draudzība jūg. Jo ilgtermiņa draudzība ir tiešām par lojalitāti viens otram. Tas ir tas, ko mēs viens otram iedosim. Un tad ir tas, ko mēs sagaidām, vai mēs varam vai nevaram būt kopā. Nu jā, un šeit man gribētu atkal paturpināt vai atgriezties drīzāk pie tā ņemšanas, došanas līdzsvarā un izpratnes. Ja? Ja mēs skatāmies caur savu prizmu, mēs arī uz draudzībām skatāmies uz savu prizmu. Ja? Katram tur būs savs, kas ir draudzība. Un katrs kaut ko sagaida no tās draudzības. Bet atcerēties arī par to, ka otrs cilvēks arī ir šajās attiecībās, un otram cilvēkam kaut kas var mainīties. Un nevienmēr ir vaina tevī vai manī un tā tālāk, bet vienkārši tur kaut kas notiek. Es, kā tagad atceros, ja, piemēram, ļoti piesaistos cilvēkiem, man ļoti sāp, ja viņi kaut kur bišķiņ pazūd. Es atceros, ka es ar tevi tur skaidrojos vienā brīdī, ja, ka kur tu pazudi, es jūtos pamesta. Ja, un tādā veidā, bet tā to drosmi pateikt, ja, nevis staigāt un vārīt to, jo es varēju savā galvā vienkārši sabojāt mūsu draudzību, ja, nepajautājot. Bet tā es pajautāju, tu man atbildēji, ka, tā kā liec man mierā šobrīd, ja. Un es saku, ok, fine, ja, nav vaina manī, viss labi, tā kā vēl šobrīd, nav tam telpa, ja, viss kārtībā. Otru pusi, ka, protams, man tas tur arī bija tāds emocionāls kaut kāds izdegšanas pārdomu brīdis, un man tiešām likās, čējiet, jūs visi prom no manis, ko jūs pie manis piekasāties, kāpēc jūs man prasat. Bet es ļoti novērtēju, ka tu man to paprasīji, jo tas man lika ļoti domāt, kas man dzīvē ir svarīgs. Jo, ja es tagad skaļi pateikšu, tavs jautājums bija tāds, vai tavs teikums bija tāds, kas man ir ļoti iespēdies atmiņā, man ir bail, ka mēs pazaudēsim mūsu draudzību. Un man tajā brīdī bija tāds, nē, mēs nepazaudēsim, mēs mainīsim attiecību struktūru vai tur, nezinu, sadarbības biežumu, bet manā galvā par draudzību tas tāds īsti, nebija kails. Un tieši tas teikums man lika aizdomāties, kas tad man ir draudzība, cik viņa ir svarīga, kā es viņu tālāk gribu. Un, ja tā nebūtu bijis tā drosme, droši vien mēs iespējams arī vairs nedraudzētos tādā veidā, kā mēs šobrīd to darām, bet tas mums ļāva pārkāpt to krīzes momentu, un es ticu, ka katrā draudzībā ir krīzes momenti, un ja viņiem tiek pāri, tad draudzība aiziet jaunā līmenī. Ja tiešām viņa maina to dimensiju, viņai nāk kaut kas klāt, un liekais kaut kas atbirs nost. Un, piemēram, man atkal tā manā 15 gadus vecā stāstā, man nebija tās drosmes uzreiz pajautāt tādā veidā, lai cilvēks mani sadzirdētu. Un rezultāts ir tāds, ka es to pazaudēju. Tā kā es domāju, šeit ļoti ir svarīgi draudzībā pārvarēt krīzes momentus. Un man liekas, tā ir tā tēma, par ko vispār nerunā, ka draudzībās ir krīzes momenti. Reāli, visās draudzībās, kā romantiskajās attiecībās, ir krīzes momenti. Un tad nokrītās rozā brilles draudzībā. Un vai tu esi gatavs tālāk iet, vai neesi gatavs tālāk? Un kas ir tad, ko tu dari tālāk? Jā. Ir draudzības terapija. Tā kā ir pāru terapija. Tā ir draudzības terapija. Varbūt tas ir vēl vesels novirziens par to, kas varētu būt nākotnē pasaulē. Ja mums vajag draugus, mums tiešām vajag cilvēkus, ar kuriem mēs runājam, esam uz viena viļņā, sadarbojamies, par kuriem zini, vienkārši tu zini, ka viņš ir, un jo no tā jau ir labi, ka tev ir kāds, kuram tu vari uzrakstīt, piezvanīt vai kaut ko izdarīt kopīgi. Jā, kā draudzīgs mediātors. Bet jā, tās ir attiecības. Un jebkurās attiecībās ir lejas augšas un nav svarīgi, no kā ir atkarīgs tās lejas. Jā, tas var būt vienkārši kaut kādas kopējās dzīves izmaiņas, tas var būt viena cilvēka krīze. Ja? Man vienkārši ir tendence
Tāda es esmu, tā kā domāju, kur es esmu vainīga, ja? Bet es jau esmu pietiekami veca, lai saprastu, ka nevienmēr un ne visur, ja? Un tagad es tā vietā, lai iet un graustu sevi, es pajautāju, ja? Vienkārši vai ir vai nav. Ja ir, es atvainošos, viss, tā kā basta. Jā, un Un atkal, ja par to drosmi iet un risināt šīs Jā, es attiecības. vēl domāju, ka draudzībā ir kaut kādi tiešām tie cikli. Piemēram, zin kā, ir jaunības draugi, tad tur visi sapratās, dzimst bērnus, un tad aiziet katrs drusku uz savu pusi. Un viņi aiziet tāpēc, ka fokus ir, nezinu, uz ģimenes veidošanu, bērnu audzināšanu, draudzība būtība nepazūd. Vienkārši šobrīd fokusēt. Un pēc kāda laika viņi var atgriezties atpakaļ un sākt jaunā veidā turpināt komunicēt un draudzēties. Un man liekas, ka tas arī sev jāatgādina, ka dažreiz tavs draugs vienkārši prioritāte vairs nebūsi tu, bet būs kāds cits. Bet labā ziņa, ka to var atkal novienoties vai cikliski skatīties, ka tur, nezinu, mēs vairāk komunicējam vasarā un tad pa ziemu, piemēram, katrs savā alā dzīvo, ja? Ja ir ilgtermiņa draudzība, es teiktu, katrs var paskatīties, kā tas ir cikliski bijis, kad ir bijis vairāk, kad ir bijis mazāk. Un principā var prognozēt arī uz priekšu, ka būs kaut kad vairāk, kaut kur mazāk, kaut kas mainīsies. Un man liekas, ka tā arī ir lieta, par ko nerunā, ka arī draudzībās ir cikli, intensīvie, pasīvie, nezinu, neitrālie, ir krīzes. Un, jā, bet šī ir, man liekas, vispār tēma, par ko nerunā, vispār kā veidot draudzības un ko to visu darīt. Tā. Jā. Bet kamēr tu runājam par tiem cikliem, es atcerējos vienu konkrētu sarunu ar vienu savu draudzeni. Mēs, tā kā neatceros, vai mēs runājam par telefonu, vai mēs satikāmies, nav svarīgi. Viņa runā par to, ka viņa jūtās, pamesta no vienas citas draudzenes puses. Un es viņai saku, tā kā pēc ņemties, viņa atgriezīsies. Viņa saka, jā, bet agrāk mēs tā komunicējām un tā tālāk. Es saku, zini kā, es kā cilvēks, kas piedzīvoja visu savu draudziņu bērnus, es zinu, ka viņa atgriezīsies. Pēc 3 gadiem tu redzēsi, viņa būs atpakaļ. Vienkārši neprasi no viņas šobrīd to, ka viņa tev nevar iedot. Es saku, tu biji tieši tāda pati. Es tā nedarīju. Saku, pamēģini atcerēties, cik tu reizes sazvanījies vai satikies ar mums pirmo 3 gadu laikā. Viņa saka, 1. Es saku, exactly. Un tikai tāpēc, ka tu paaicināji mūs paskatīties savu bēbīti. Viss. Tas bija viss. Jā, vienkārši, no malas jau liekas, viņa tur pameta, bet mēs paši tā reizēm rīkojamies un vienkārši nepamanam esot tajā situācijā. Bet ir vēl viena tēma, mēs vēl paspēsim viņu bišķi ieskicēt, izrunāt. Mēs runājam īstenībā par tādām ļoti spēcīgām, ideālām, foršām draudzībām un par jautājumu, kas ir mūsu galvā. Un konceptuāli, tas ir par draudzību tādā foršā veidā, bet ir cilvēki, kuri draudzējas, un, piemēram, tur ir upura glābēja attiecības. Es, protams, nezinu, vai mēs to varam saukt par draudzību, bet ir noteikti daudziem attiecības, kur ir šīs upura glābēja, veids, un viņi saka, tā ir mūsu draudzība, jā, vai kur vienmēr viens aizdod naudu, un otrs nekad neatdod naudu, jā, vai, piemēram, draudzībā aprunāšana, jā, ka mēs satiekamies, lai aprunātu visus citus cilvēkus, vai nodirstu, latviski sakot, jā, un tās ir tās, tā arī ir mūsu realitāte, mēs nevaram no tā izvairīties, mēs nevaram runāt par tādām absolūti ideālajām draudzībām, jā. Tā kā draudzībās var notikt arī šādas lietas, kur viens visu laiku čīkstīgs visu sliktu, otrs laiku vienmēr nāk palīgā. Jā, viens tur prasa naudu, nezinu, laiku, resursus, atbrauc man palīgā, tur, nezinu, kaut ko saremontēt, un pie otru, piemēram, nebrauc. Jā, un cilvēks saka, ok, man tas ir fine, vai viņi pat neapzinās, ka, viņi sauc draudzību par šīm te īstenībā destruktīvajām attiecībām. Mēs nevaram runāt šajā brīdī, ja profesionāli runā, ka tā ir tiešām draudzība tādā pilnā apmērā, jā. Vai, piemēram, ka viens ir ļoti emocionāls, jā, un otrs ir ļoti pasīvs. Tur katram ir savs izdarījums, protams, šajās attiecībās. Te filozofisks jautājums, vai tā tiešām ir draudzība, tādā mūsu ar tevi izpratnē, vai, to cilvēku izpratnē varbūt tā ir draudzība, bet par šiem atkal gadījumiem es citreiz redzu Facebookā ierakstus, jā, ka mums draudzība beidzās, jo cik tad var dot, vai cik var tur ņemt, vai cik var čīkstēt, vai cik var pīkstēt, vai visu laiku aprunāt, vai būt negatīvs, vai vēl kaut kas. Tāda aspekta arī vienmēr ir draudzībās. Un par to droši vien, es nezinu, vai cilvēki runā, ka, hei, kas tad ir tā mūsu draudzība, kur mēs visu laiku satiekamies, un mums, lai kaut kas jādara, piemēram, ir. Kas tev prātā par tādām negatīvajām pusēm draudzībai?
Bet, zin kā, priekš manis tas ļoti labi sasaucās ar kādu nolūku. Ja man šīs attiecības ir vienkārši tas nolūks, varbūt dažāds, un ja mums mečs, nu tad aiziet. Tā kā viens upurs, otrs, nezinu, glābējs vai varmāki, un tad, nu, katrs dabū to, ko grib. Jā. Jā, bet apkopojumā, tas, kas man palika no šīs sarunas, tāds kopsavilkums, ka šī tēma ir svarīga un patiesībā ir ļoti liela nozīme, jo piederība, manuprāt, netik ātri pazudīs. Miljoniem gados mūsu iebūvētā funkcija būtu piederīga, piederēt un veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, ne tikai ar partneri. Par drosmi man kaut kā iespiedās, drosmi gan meklēt sev jaunus draugus. Dzīve mainās, un var būt situācijas, kad sajūtu, ka, hei, ir laiks meklēt draugus un iet, varbūt parunāt ar mākslīgo intelektu, iedot man algoritmu, kā veidot draudzību, arī par to drosmi pārtraukt, varbūt tās draudzības, kas vairs īsti nav, nezinu tā, labbūtīgas, teiksim tā, nav vairāk, nav. Un arī tas, kas man vēl palika atmiņā par to došanu, ņemšanu. Līdzsvarā. Un katram te būs savs, gan biežums, gan veids, gan kā tas notiek, kur tas notiek. Varbūt tā baigi reti, kurš tiešām tā taisni runā. Man no tevis vajag to, tev no manis vajag ko, Bet, vismaz apzināties, ka šajās attiecībās ir divi cilvēki un katram ir savas vajadzības. Es laikam no šīs sarunas paņemšu tādu filozofisko jautājumu, kā es zinu, ka es esmu labs draugs. Vai es varu pat uz šo jautājumu atbildēt? Un, ja es runāšu ar savu draugu, piemēram, man būs emocionāla drosme, vai mūsu atbildes sakritīs? Jo man ir bijis, kur manai vienai draudzenei tāda smaga emocionāla situācija, un es skaidri pateicu, es šobrīd būšu tavs draugs. Vienkārši būšu tev blakus, ņemot vērā visu man iepriekšā pieredzi, es laikam ņēmu kaut ko, iemācījos kaut ko. Jo no vienas puses, cilvēks gribēja varbūt no manis to profesionālo, ko es teicu, nē, es vienkārši būšu tavs draugs. Blakus, profesionālais ir tur ārā, es varu palīdzēt ar kontaktiem, bet nejauksim profesionālu ar to drauga būšanu. Jo tā, ka ir profesionālais, tad es vairs, pirmkārt, es vairs neesmu objektīva, man nevaru palīdzēt, tā jau tāda izmantošana, tad, vai nu draudzība vai profesionālisms, tā kā es paņemšu sev, kas ir labs draugs man, un kāda es esmu kā draugs, kāda es varu sev pateikt, es esmu labs draugs. Jā. Šī filozofiskās nots arī pabeidzam šo sarunu. Paldies tev liels. Tiekamies nākamnedēļ ar kaut kādu tēmu. Vai tev ir kaut kas padomā, ko gribētos? Tātad visiem, kuriem ir interesē, kāpēc mēs šodien sākām vēlāk? Tāpēc, ka man bija viens izmeklējums poliklīnikā. Un, ka es mēs cilvēkiem pēc 40 ir jāsāk runāt par veselību. Varbūt, ka mēs tomēr varam parunāt, kā mēs domājam par savu veselību. Un kas ir tās domas, ko mēs pat negribam atzīt, ka mēs domājam par savu veselību. Jā. Mums ir vislielākais kauns domāt par savu veselību. Jā, ok, labi. Parunāsim par veselību un visu, kas ir saistīts ar veselību. Man šķiet, ka tā ir tāda ļoti, par naža asmeni tēma, bet mēs mēģināsim. Tiekamies pēc nedēļas. Jā, tiekamies pēc nedēļas. Čau! Čau!